Godātā Saeimas priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, kāpēc mums šī debata vispār ir vajadzīga? Mums šodiena jau sen iepriekš bija ieplānota kā latviešu valodai veltīta diena, kur galvenais akcents un uzsvars un visa uzmanība mūsu mīļajai, skaistajai, vienīgajai latviešu valodai. Ko dariet jūs par visām varītēm šai dienā, lai iekat iekšā šo konvencijas ratifikāciju? Tas jums ir svarīgāk par latviešu valodu. Šai laikā, kad mēs veltam tik daudz uzmanības un enerģijas šai konvencijai, mēs būtu varējuši strādāt pie jautājumiem, kas ir svarīgi inovāciju attīstībai Latvijā. Mums joprojām ir virkne šķēršļi. Piemēram, mums ir jāizlabo zinātniskās darbības likums, lai varētu tikt komercializētas inovācijas. Ja šobrīd kādā laboratorijā tiktu izgudrots mildrunāts, viņš nenonāktu līdz aptiekai, jo ir radušies birokrātiski šķēršļi. Bet jums nav laika tam pievērsties, jums ir jāstambulē. Mums ir tiešām jāmazina birokrātija, jums ir jāveicina ekonomika un drošība, bet jūs gribat tikai stambulēt. Pāri visam. Kolēģi, taču attopamies. Ja jau mēs esam pie tā nonākuši, tad jautājums, kas ar šo tiek izdarīts? Tiek piedāvāts Latvijai izstāties no Eiropas Padomes pretvardarbības konvencijas. Tas nozīmē izraut Latviju no Eiropas vērtību telpas, izraut Latviju no Eiropas cilvēktiesību regulējuma, izraut Latviju no tiesiskuma pamatiem un kaut kādā citā valstu grupā. Tiešām, vai mēs to vēlamies? Un ja mēs paskatāmies vēsturiski atpakaļ, kad tika izstrādāta šī Stambulas konvencija, kura bija tā vienīgā valsts, kas kategoriski iebilda un pat nekad neparakstīja šo konvenciju? Krievija. Jau no sākta gala tā veidoja ap šo konvenciju nezinu kādus mītus un maldus. Kādēļ mums vajag pēkšņi mēģināt nokļūt to valstu klubiņā, kur patiesi šobrīd ir Krievija, kas ir izmesta no Eiropas Padomes, Baltkrievija, kas nekad netika uzņemta. Bet visas pārējās Eiropas valsts, demokrātiskās Eiropas valstis ir to parakstījušas vai ratificējušas. Un šeit ir viena būtiska lieta, par ko mēs esam dažādos formātos runājuši, bet varbūt kāds kolēģis vēl nav to sapratis. Jo, protams, mēs katrs strādājam dažādās komisijās un katram ir dažāda savu arī specializācija. Ir milzīga atšķirība, godātie kolēģi, starp to, vai kāda valsts ir parakstījusi konvenciju, bet nav to vēl ratificējusi, kā piemēram Lietuva. Caur parakstīšanu tā apliecina savu atbalstu konvencijas mērķim un tvērumam. Tā pievienojas tai idejām, tikai vēl nav ratificējusi. Un pilnīgi visas Eiropas Savienības valstis ir vai nu parakstījušas tādējādi apliecinot piederību šai vērtību telpai, vai ratificējušas arī. Bet ja mēs sakam, ka mēs izstājamies no šīs konvencijas, mēs nebūsim vienlīdzīgi ar Lietuvu, kas ir tikai parakstījusi. Nē, vienīgie, ar ko mēs būsim vienlīdzīgi, ir Turcija, kas izstājās, kas bija ratificējusi un izstājās. Bet, ziniet, ir viena būtiska atšķirība. Turcija patiesi nav kristietības vērtībās balstīta valsts, un tur patiesi ir citādas tradīcijas attiecībās pret sievietēm un to tiesībām un tradicionālajām ierašām. Tas nav Latvijas ceļš, draugi. Tāpatās mēs tiešām, ja izstājamies, tad mēs nonāksim tajā telpā, kas tik ļoti patīk Krievijai. Trešā tēze, kas daudzkārt skan, mums ir nacionālā autonomija, mēs varam paši visu regulēt, un mums nav vajadzīgs padoms no ārpuses. Mēs esam Eiropas Padomes dalība valsts, kur viens no instrumentiem, kas ir privilēģija šīm valstīm, ir grūtos jautājumos jautāt padomu tā sauktajai Venēcijas komisijai. Tas ir konstitucionālo tiesību ekspertu kopums, kas dod padomu, vērtē kādus likuma projektus, saka, vai tā ir laba likumdošanas prakse, vai tā ir aplama. Piemēram, Moldova ceļā uz Eiropas Savienību daudzkārt paši lūdza šo padomu un ieklausījās. Arī mūsu šeit Saeimas zālē ir kolēģi, kas to ļoti labi zina.
Kūtra kungs, kā kādreiz Satversmes tiesas tiesnesis, ir bijis Venēcijas komisijas loceklis un zina šīs komisijas vērtīgo pienesumu. Mūsu kolēģi saka, nē, mēs nepagaidīsim pāris nedēļas līdz Venēcijas komisijas atzinumam, skriesim ārā austrumu virzienā, jo mums jau nav jājautā nekāds padoms no ārpuses. Kolēģi, ja jūs sakat, ka mums visu ir jāregulē tikai nacionāli un padoma vai atbalsta lūgšana no ārpuses ir kaut kas liekas, man paliek bail, jo arī Eiropas Savienībai mēs patiešām esam deleģējuši daļu autonomijas. Ja jūs sakat, ka vajag visu tikai nacionāli, vai nākamais solis ir izstāties no Eiropas Savienības? Arī NATO ietvaros mēs esam kopējā komandu ķēdē. Ja visu vajag tikai nacionāli, vai izstāties arī no NATO? Es esmu droša, ka šeit ir vairākas balsis, kas par to būtu traki priecīgas, un katrs solis tuvāk tam liek to sirdīm gavilēt. Nākamais jautājums - valsts reputācija. Izstājoties, mēs jau ne tikai sevi izraujam un savus cilvēkus apdalam, mēs pat tiešām pazeminām valsts reputāciju un ticamību starptautiskajā tiesību telpā. Un tā ir nozīmīga lieta. Mazas valsts spēks ir tās reputācijā. Mazas valsts spēks ir tās godā. Ko jūs vēlaties panākt, lai mūsos vairs neviens neieklausās vai neusticās, ja 2 gadus pēc kādas starptautiskas būtiska cilvēktiesība dokumenta ratifikācijas mēs sevi raujam no tā ārā? Mēs esam saņēmuši no Apvienoto Nāciju organizācijas ANO sieviešu diskriminācijas izskaušanas komisijas vēstuli, kuri saka, lūdzu, apdomājieties. Vai mēs sāksim meklēt, kā komisija to pamanīja, vai varbūt izlasīsim vismaz to vēstuli? Mums ir vēstule no 9 Eiropas valstu vēstniekiem, kuri lūdz apdomāties un piedāvā dalīties ar pieredzi savās valstīs, ko konvencija ir devusi, dalīties ar pieredzi. Mēs komisijas vadītājas vārdā lemjam neuzklausīt vēstnieku piedāvāto informāciju. Mums ir Pasaules Brīvo Latviešu apvienības vēstule, kas saka, ka šis ir viens traks priekšlikums. Vai mēs uzklausījām PBLA, vai mēs uzklausīsim? Mums ir Eiropas Latviešu apvienības vēstule. Vai mēs esam uzklausījuši Eiropas Latviešu apvienību, kura pārstāv tik daudzus mūsu latviešus? Vai drīzāk sāksim klaušināt, kā viņi tad Dievs uzzināja, kad šāds likuma projekts notiek? Un jā, mums ir Ukrainas parlamenta deputāta vēstule, kuri izstāsta, cik grūtai cīņai viņi ir gājuši cauri, lai izraujoties no Krievijas dezinformācijas loka, varētu ratificēt šo konvenciju, burtiskā nozīmē esot zem lodēm, pilna mēroga Krievijas agresijas laikā. Cik viņiem tā ir svarīga un ka viņi tiešām lūdz Latviju neiet šai pretējā virzienā. Godātie kolēģi, vai tiešām no šīs tribīnes, kurā no šīs tribīnes, kurā jau kopš 2022. gada 24. februāra stāv Ukrainas karoks, vai kāds uzdrošināsies izsmiet un pazemināt Ukrainas kolēģi teikto un teikt, ka tajā nav jāieklausās? Taču paskatāmies, ko mēs darām. Un jā, ir Eiropas padomes parlamentārās asamblejas rezolūcija, kurā Latvija ir pieminēta. Un ziniet, kas ir interesanti? Pirms es jums izstāstīšu mazliet par šo rezolūciju. 3 komisijas sēdēs, kas notika, tikai vienā mums tika dota iespēja iztaujāt iniciatīvas autorus, pajautāt pamatojumu, jēgu. Vienā sēdē, kur vēl tika lūkots strikti ierobežot laiku šai iztaujāšanai. Bet ziniet, kas notika 2 komisijas sēdēs? Tiku iztaujāt es. Kā tas ir gadījies, ka Eiropas parlamentārieši ir uzzinājuši, ka Latvijā ir šāds likumprojekts? Kolēģi, jūs kaunaties no sava darba? Kādēļ jūs tik ļoti tad uztrauc, ka kāds ir pamanījis, ka šāds likumprojekts šeit tiek izskatīts? Un saka, ka tas ir aplami. Un tagad, jā, pašā oktobra sākumā Eiropas padomes parlamentāra asambleja, kas apvieno 46 valstu parlamentārieši, apstiprināja
īpaša rezolūcija, kur saucas Krievija – jaunie draudi Eiropas demokrātijām. Un tās pirmais paragrāfs saka, ka šobrīd patiešām ir pieaugoši daudzveidīgi draudi, kas nāk no Krievijas un ir vērsti pret Eiropas drošību un stabilitāti. Ka jauni militāri un hibrīdi draudi tiek būvēti uz ilgu vēsturi, kurā ir bijuši atkārtojušās un tādi intensīvas starptautisko tiesību pārkāpumi no Krievijas, tostarp cilvēktiesību pārkāpumi pret tās pašas pilsoņiem un arī mēģinājumi iegūt de facto kontroli un nelikumīgu ietekmi tās kaimiņu valstīs. Šajā rezolūcijā ir uzsvērts, ka vēl vairāk pēdējos mēnešos Krievija ir intensificējusi tās hibrīdu uzbrukumus, dažādas koordinētas dezinformācijas kampaņas. Tā piemēro bezprecedenta izsmalcinātu slēptas ietekmes kombinācijas, informācijas karu un destabilizācijas taktiku, izmantojot arī liela mēroga sociālos tīklu ietekmi. Un ka šīs metodes bija ļoti plaši redzamas Rumānijā, tā prezidenta vēlēšanās un Moldavas parlamentāro vēlēšanu kontekstā 2025. gadā, kurā bija bezprecedenta ārvalstu ietekmes un koordinētas online manipulāciju tīklojumu mēģinājumi novirzīt šīs valstis no proeiropeiskā kursa un veidot tādu plašāku destabilizāciju šais valstīs. Un jā, mūsu kolēģi no 46 valstu parlamentiem šo rezolūciju papildināja ar īpašu teikumu, redzot, kas šeit notiek. Un viņi tajā iekļāva sekojošo, ka dezinformācijas kampaņas Latvijā, kas saistītas ar Stambulas konvenciju, ilustrē Kremļa propagandas naratīvus, kas tiek lietoti, lai polarizētu sabiedrības un apdraudētu demokrātijas. Un es domāju, ka ir vērts vismaz nedaudz ieklausīties tajā. Jo tik daudzi kolēģi uzskatīja, ka ir jālūko mūs pamodināt. Kādēļ tas ir svarīgi? Ja mēs palūkojamies tiešām pētnieku ilgstoši tādā vērtējumā, kā tad izpaužas Krievijas propaganda visā pasaulē, tad šie pētnieki saka, ka sākot no ASV līdz Gruzijai ir jau sen izpētīts, un par to ir atrodams tiešām neskaitām zinātniskas publikācijas, ka rietumu civilizācijas demonizēšana ir senākais Krievijas dezinformācijas naratīvs kopš 19. gadsimta. Uz šīm Krievijas vērtībām balstītā dezinformācijas naratīva ietvaros tiek piesaukti dažādi mums svarīgi jēdzieni. Viņi mēģina piesavināties tik īpašas lietas kā garīgums, ģimenes vērtības, jeb tradīcijas. Un Krievija pilnīgi atklāti runā par to, ka tā ir tā dēvēto tradicionālo vērtību pēdējais bastions un morāls pretspēks ASV un rietumu valstu deģenerācijai, kā viņi to sauc, jeb samaitātībai. Tādēļ tās cīņa par vērtībām ir svēta, un arī Ukrainā Krievija īsteno svēto karu, kā viņi paši saka, pret viņu prāt nacistiem un rietumu ietekmi. Šis viss ir vienā lielā jūklī. Un tas nav mēneša vai gada, bet tas ir ļoti ilgstošs periods. Un tiešām ir īpaši caur sociāliem tīkliem ir tik viegli visādas muļķības izplatīt. Un daudzi ir noticējuši šiem stāstiem par Stambulas konvenciju. Bet mūsu kā deputātu pienākums ir daudz vairāk pārbaudīt un meklēt avotus dažādiem mītiem un maldiem. Un tas ir tas, ko es lūdzu jūs attapties. Jo ir labi, ja ir ideoloģijas, tās ir vajadzīgas, bet ir slikti, ja ir maldi. Jo arī Centrs Marta mums ir lūkojis vērst uzmanību, ka pateicoties tam, ka mēs esam pievienojušies šai pretvardarbības konvencijai, pēdējo 2 gadu laikā ir vairāk izdarīts kā 20 gadu laikā.
Un pats pēdējais, godētie kolēģi no Nacionālās apvienības, vai jūs tiešām esat gatavi kļūt par vienu veselu ar Latviju pirmajā vietā? Skrienot šo viņu izstrādātā likuma atbalstīšanā, ja jums tik ļoti gribas būt ar viņiem kopā, tad varbūt nevajag darīt tā, lai Šlesers jums sēž blakus kā ministrs. Ja vajag, mēs pieņemsim lēmumu par frakciju pārsēdināšanu. Bet nemuļķosim Latviju kā tādu un nerausim mūs ārā no vērtību telpas, kas ir Eiropas tiesiskums, savu maldu un iedomu dēļ. Paldies!